X-News. Tiešām, kā jau Ilmārs tikko teica, mums visiem šeit ir patiesi liels notikums Saeimas namā sveikt jūs tik nozīmīgā dienā, proti dienā, kad jums ir piešķirta pilsonība par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Kad mēs gandrīz jau pagājušā gada otrajā pusē deputāti rosinājām šo pilsonību jums piešķirt, mēs bijām droši, ka atbalsts Saeimā ir. Un šodien mēs sapratām, ka tas ir vienbalsīgs, proti visi Saeimas deputāti šodien balsojumā nobalsoja par. Tādējādi bez šaubām šī pilsonība šodien juridiski apliecina, ka jūs esat ieguvis šo tiesiski noturīgo saikni ar Latvijas valsti, kā to noteica Latvijas Republikas pilsonības likums, taču saikne kā cilvēkam ar Latvijas valsti mums jau ir bijusi vienmēr, un mūs īpaši samīņoja jūsu vēstuli Saeimai, kurā jūs rakstījāt par savām bērnības gaitām, kurā jūs rakstījāt par to, ka vieta, kur jūs spērāt savus pirmos soļus kā cilvēks un kā mākslinieks, vienmēr būs jūsu sirdī. Jūs arī rakstījāt, cik ļoti jūs atbalstat Latvijas toreiz iepriekš vēsturiskās centienus atgūt neatkarību, to, ka jūs lepojaties, ka Latvija ir atguvusi savu valstisko suverenitāti, un šī vēstule iegūta milzu atsaucību cilvēkos. Tieši sociālajos tīklos cilvēki ar to dalījās ar lielu aizrautību, tieši tādēļ, ka varēja izšķirt uz patieso saikni ar Latviju. Un zinu, ka šī saikne visticamāk vēl vairāk nostiprināsies. Šorīt mums bija tikšanās, un jūs teicāt, es mēģinu būt reizi gadā Latvijā. Bet tagad es vēl vairāk varu aicināt savus draugus uz savu zemi. Jūs teicāt, šie vārdi no jūs mums skanēja, jo īpaši emocionāli bija mums, ka mēs esam kopā un kopā, kur ir mūsu zemi. Līdz ar to neviena pasta, arī Latvijas valsts karogs šodien no Saeimas mums dāvināts, arī kā simbols, ka šajā karogā ir ielastas visas mūsu tautas. 16 gadu vecs koreogrāfijas skolas audzēknis devos mācīties uz Leningradu. Biju pārliecināts, ka braucu prom uz ilgu laiku, varbūt uz visu laiku. Tā man toreiz šķītā. Dzīve iegrozījies citādi. 10 gadi Leningrada, pēc tam vairāk nekā 40 Amerikā. Kā rakstīja Josips Brodskis, paldies tev liktenī, ka izrādījies karš. Ticiet man, es Ņujorkā tiešām jūtos kā mājās. Kad pienāks laiks veikt šīs zemes gaitas, es gribētu, lai tās notiek Ņujorkā. Un tomēr, kad saņēmu Latvijas valdības uzaicinājumu pieņemt goda pilsonību, manā sirds notrīsēja. Es nodomāju, cik gan lieliski būtu atgriezties bērnībā, nevairs kā cilvēkam no malas, bet kā savējām. Apmeklēt mātes kapu, godināt tos, ko mīlēju un cienīju, kad biju bērns. Staigāt pa Jūrmālas Liedāgas smiltīm vai Vecrīgas brūžī. Rīga mani nostādīja uz kājām, gan tiešā, gan telainā nozīmē. Un par to esmu pateicies. Pateicos cilvēkiem, kā šeit dzīvojuši vai dzīvo. Visiem maniem pedagogiem, klases biedriem, lieliskajiem operās un baletā
māksliniekiem, visiem māksliniekiem, kas aizstājuši dziļus nospiedumus manā bērnā dvēselē un atmiņas. Nekād neesmu to aizmirsis. Noliecu galvu viņu visu priekšā.